ceļam līmeni vārtos, lai nekrājas ūdens. Zemnieku saimniecība Briedīši ir uzstādīts mūsu pienavads Sielarta uz 40 govīm. Nu lūk, tagad piebraucam mēs pie zemnieku saimniecības Briedīši. Re, kur arī gotiņas jau skraida. Un re, kur jau kūts. Uzņēmums Larta ir arī parūpējies par ērtu traktora iebraukšanu, respektīvi ir uzstādīts pacēlājs. Jā, atbrīvojot vietu, traktors var iebraukt un izķidāt barību. Ļoti ērti. Jāni, ko jūs tagad darat? Līmeņus bišķiņ ir pacēlājs. Jo šite nāk atpakaļ bišķiņ. Kritums. Vajag ūdens. Aizskrien tā. Šeit ir līmenis bišķiņ nokrities. Uzņēmuma Larta pienavads sastāv no cinkotās vakuuma caurules un nerūsējošā tērauda piena caurules. Sastāv no vadības bloka, piena sūkņa, stikla kolbas, kur jūs ērti un viegli varat pārskatīt piena plūsmu, un drošības vārsts. Respektīvi, ja piens pārpildās, nostrādā vārsts un piens netiek iesūknēts vakuumā. Mazgāšanas process. Nedaudz parādīsim jums pienavada darbības procesu. Vienmēr var mainīt iestatījumus. Labdien, mani sauc Karīna un esmu uzņēmuma Larta menedžere. Zemnieku saimniecībā Briedīši uzņēmums Larta uzstādīja piena vadu uz 40 govīm. Mani sauc Kristaps, esmu zemnieku saimniecības Briedīši īpašnieks. Mums Latra uzstādīja piena vadu 40 saucamajām govīm. Un pagaidām no visa mums ir sanācis strādāt, visu apmierina, viss ir vienkārši saprotams. Diezgan vienkārši strādāt ar visu. Īsti nekāda problēma nav bijušas, tā kā rekomendēju. Piena telpā notiek piena vada mazgāšana. Uzņēmums Larta ir izstrādājis jaunu, inovatīvu mazgāšanas iekārtu, kas sastāv no vadības bloka un nerūsējošā tērauda tvertnes. Mūsu mazgāšanas sistēma ir aprīkota ar touchscreen monitoru, respektīvi jūs šeit varat pārvaldīt visu mazgāšanas procesu. Ar vienu pogas touchscreena uzspiedienu jūs varat uzsākt pilna cikla mazgāšanu vai arī izvēlēties katras pozīcijas atsevišķu mazgāšanu.